Vai tu vari izšķirt, ka dzīve ir palikusi ļoti dārga? Welcome to the club. Es šobrīd esmu savā budgeting ērā, jo beidzu savu biznesu un nav regulāri ienākumu. Tāpēc jāsāk rīkoties kaut kā gudrāk ar savu naudu. Un kādreiz man bija šopoholisms, bet es iemācījos taupīt. Tāpēc šīs ir 5 lietas, ko es būtu vēlējusies zināt agrāk par naudas krāšanu. Es vienmēr pēdu, pirms es dodos uz kādu kafejnīcu. Man ir diezgan svārstīgs cukura līmenis un nepieciešams ēst bieži mazas porcijas. Bet es labāk gribētu, lai tā nebūtu kāda kūciņa vai bulciņa. 10% no mana iepirkuma groziņa būs no akciju precēm. Tagad, piemēram, Rimī ir ļoti forša funkcija, ka skenējot katru 4. pirkumu ir atlaide, un es, protams, ka to izmantoju. Pārdod lietas, kuras es nelietoju, un šī nauda nonāk manā krāšanas kontiņā, piemēram, ceļojumiem. Ok, don't judge, bet dažreiz iepērkoties kaut kādus produktus, drēbes, es ielikšu tās lietas groziņā un pēc tam izņemšu ārā. Es zinu, kas tur par loģiku, bet man patīk labāk tā doma, ka es izvēlos tās mantas, nekā ka es viņus atvedu mājās. Un 30% no maniem ienākumiem nonāks ieguldījumu fondā. Because a girl's gotta make money. Vai jūs gribat otro daļu?